Nākamajā sižetā turpināsim stāstīt, kas jāņem vērā, ja par savu dzīvnieku esat izvēlējies patversmes iemītnieku. Pieņemt dzīvnieciņu no patversmes ir nopietnas solis. Ir jāizvērtē rūpīgi, vai esi tam gatavs, vai varēsi par dzīvnieku rūpēties. Viņam būs nepieciešama gan pārtika, gan pastaigas, gan tava mīlestība. Būtu jāsaprot, kādu šķirni tu vēlies, un vai tās īpašības atbilst taviem dzīves apstākļiem un stilam. To izvērtēt tev palīdzēs arī patversmes darbinieki, kuri iemītniekus ir labi iepazinuši. Tas ir tiešām nopietnas lēmums uz vairākiem gadiem, un tiešām būtu jāatbrauc iespējas visiem tiem cilvēkiem, kas kopā to dzīvnieciņu uzturēsies. Tad teiksim, tas būtu ģimenes pasākums, atbraucam, noskatām, kopīgi pieņemam lēmumu. Jā. Protams, arī jāņem arī gan bērni, gan vecāki cilvēki ir viņu domas, jo tā būs ikdiena. Un, lai nesanāk tā, ka teiksim, kaut kāda rakstura iezīme dēļ vai kā, būs tas reāls konflikts, un tas sunīts dēļ tā vien atgriezīsies atpakaļ. Tas lēmums tiešām ir nopietnas. Tāpat patversmes darbinieki varēs dalīties savos novērojumos par dzīvnieku raksturu. Un, ja esi visu apdomājis, rīkojies. Adoptē sev piemērotu kaķēnu vai sunīti. Tad, kad mēs esam nokārtojuši visu šīs dokumentu formalitātes un esam pieņēmuši tiešām šo lēmumu, tad jārēķinās ar to, ka tas dzīvnieks paies laiks, kamēr viņš adoptēsies. Mājās gan ar jums, pie jums pieradīs, jūs pie viņa, parādīsies ieradumi, un tas tiešām paiet no mēneša līdz 3. Ja mājās jau ir kāds dzīvnieks, pirms ņemt jaunu, ir jāpadomā par to, vai astēņi viens otru pieņems. Un atvedot mājās jauno sunīti vai kaķi, ar esošo mājas saimnieku viņš jāiepazīstina pakāpeniski. Tiešām tajā brīdī, kad dzīvnieks nonācis mājās, mums vajadzētu mazāk vai vairāk izvērtēt, kā tas dzīvnieks pavadīs to dienu, kad mēs nebūsim. Tad tiešām, lai mums nebūtu nesaskaņas, tad tiešām novākt tās visas liekās lietas, kas viņi varētu būt vai pagrausta vai kaut kāds, tāpēc, ka viņam ir garlaicīgi. Ja? Padomāt, kur mēs to dzīvnieku atstājam. Varbūt to telpas var pieslēgt. Ja tas ir pagāms, tad tam jābūt visiem vārtiem, visiem ciet un jābūt, kur viņam patverties un dzērienam un ēdienam. Ja jūsu dzīvojamā teritorija ir lielāka, tad pirmo reizi kopā ar dzīvnieku vajadzētu visur izstaigāties pie pavadas. Jāparāda, ko viņš drīkst un ko ne. Bet, ja tomēr aizvedot mājās redzat, ka ar izvēlēto dzīvnieku nevarat atrast kopēju valodu, tad Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme Ulubele savos adopcijas līgumos iekļaujusi īpašu punktu par iespēju dzīvnieku atgriezt patversmē. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 6083, maksa 1 lats. Lūgums palīdzēt vēl vienam sunītim, kas pazudis Rīgā, Bauskas ielā pie CSDD. Jauktanīts ir bēžs ar baltu, atsaucas uz vārdu Leksus. Atradējiem pret atlīdzību lūgums zvanīt Ivetai uz numuriem 26 09 98 83 vai 28 63 53 79.